Šīs dienas epizodē Vakariņas pa lēto pie manis ciemojās Masaki. Ļocīgi man gribējās teikt Mazsaki vai Masaki. Ļoti līdzīgi Mazaki. Latviešu mazāki vēl valodā. Jā, mazāki vai mazāk, bet mani sauc Masaki. Prieks iepazīties. Prieks, Normunds. Mēs taisīsim īstenībā ļoti līdzīgu ēdienu, kas ir latviešiem un kas ir arī Japānā. Latviešiem viņus sauc par tīteņiem, bet šī versijā mēs taisīsim slinkos tīteņus. Slinkos tīteņus. Nu, tad nav jātina vienkārši. Okay. Mums ir ļoti līdzīgs ēdiens, tas sauc dormaki. Nu, sākam ar to visām izošanām un griešanām un tādām lietām. 2 burkāni, tad tu viņus vienkārši var notīrīt un parunāsim par visu, ko tu dari. Es tagad esmu dzirdējis, ka tu dodies turnejā kopā ar apveceļu, ja? Jā, tieši tā. Man ir tagad, es esmu Latvijā līdz novembrim, un es parasti esmu šeit Latvijā kā mūziķis vai kā tiktokeri. Tu daudz gatavo ēst pats vai vairāk? Nu, vairāk esi tas, kas... Japānā? Vispār ikdienā. Es vienmēr nopirku dīsus Japānā. Bet šeit ir Latvijā, jums ir jasmīna dīsi, vai ne? Jā. Man labāk garšo šeit jasmīna dīsi. Ok, tā, šitie forši būs. Es sagriežu šos. Šito noraujam nost. Un es domāju, rīvēsim, vai ne? Nu, šik. Jā, šik. Tad, kad tu gatavo mājās, cik aptuveni tev izmaksā Latvijā vai arī, teiksim, Japānā vienas vakariņas? Nu, lai tu pats sev pagatavotu. Mājās? Jā. Tad es domāju, ka 5 eiro. 5 eiro? Jā, ir Japāna tradicionāls ēdiens, 4 vai 5 eiro. Jā, parasti. Okay. Kā ir Latvijā? Kā kuram? Jā, tieši tā. Ir arī sushi ir ļoti lēti. Ja jums ir 10 eiro, tad jūs varat ēst daudz sushi Japānā. Kāds ir tāds latviešu varbūt ēdiens, kurš tev šķiet visgaršīgākais? Un kāds ir latviešu ēdiens, kurš tev šķiet, reāli negaršīgs? Godīgi sakot, viss ir tiešām ļoti garšīgi šeit Latvijā, bet es nekad neesmu ēdījis piena zupu. Es ļoti gribu pamēģināt. Jā, bet es ēdu cūkas šņiklus arī, tas bija ļoti garšīgi. Un augsta zupa un maize zupa, visi ir ļoti garšīgi. Tagad meklēju kaut ko negaršīgi, bet es nevaru. Ok, sākam cept. Jā. Tā, eļļam. Sīpols pirmos liekam iekšā. Apcepsim sīpols. Zaļumus nedaudz. Tad es tev iedošu čop, jā. Šitos. Labi. Jā, un pielikšu tad gaļu. Šito čop. Jā. Parunājam par tradīcijām. Tuvojās Halloween svētki. Jā. Kādas ir Japānā tradīcijas svinot šos svētkus? Japāņu popkultūrā ir anime un daudz Japāņi un arī ārzemnieki pārdzer kostīmu un tad Pokemon vai Naruto vai es nezinu, daudz animes un Mario un daudz cilvēku satikt un mēs izbaudām visu nakti. Arī cirbītis ir savādāks. Mums ir Hokkaido cirbis. Es pieliku gaļu, pielikšu nedaudz ķimenes un tad pieliksim sāli. Tagad tu arī pielikt ķiplociņu. Jā? Tādā veidā. Okay. Izskatās Japāņu dormaki. Jā. Jā. Tagad burkānus liekam. Tāds šeit, jā. Labi. Tad, kad tu esi Halloweenos Latvijā, tu arī pārģērbies. Šoreiz Halloweenā es būšu Latvijā šeit. Un tad, jā. Tad ņemam kāpostu, pārgriezīsim šitā te no sākuma uz pusēm. Šādā veidā mēs viņus ņemtu tur tvaicētu, bet mēs taisam slinko versiju. Tad šādi. Es pielēju sojas mērci, kas ir tumšā, bet var arī gaišo. Bet man šeit patīk, kad tumšā nomaina to krāsu un padarīs to ēdienu vienkārši tādu interesantāku. Jā. Un tagad šitos mēs liekam klāt tā te. Un tad mēs tik virsū viņš sākas izjukt ārā. Jā? Jā. Labi. Pieliem ūdeni. Un vāku virsū.
visu laiku sautējās. Un mēs pārējo šito te arī visu sagriezīsim un ik pa laikam pieliksim klāt, līdz viss tas aizies. Es ik pa laikam viņu apmaisu, tu varētu atgriezt rīsus, tad var, jā. Un rīsus pieliekam klāt, nu tas reāli viena sauja, jo rīsi palīdzēs savākt to lieko mitrumu pēc tam. Okay. Vairāk? Jā, būs labi. Okay. Latvietim būs labi. Labi. Okay. Tagad, kad pielikām rīsus, aptuveni 15 minūtes, un būs gatavs sagriezīšu pētersīļus, un tā, kad mēs pasniegsim, tad vienkārši pārkaisīsim ar pētersīļiem būt. Labi smažo. Jā, noteikti garšīgi. Fresh. Jā. Tagad ir pavārījies tās 15 minūtes. Neskaties. Tadā! Izjauktie vai arī slinkie tīteņi. Taidana rūrumaki. Tadā! Labu apetīti. Labu apetīti. Kas tu esi? Esmu Šino. Es dzīvoju Latvijā. Šino ir mana laba Japāņu draudzene. Un mēs esam mūziķi. Jā! Labu apetīti. Garšīgi. Tas mazliet atgādina manu bērnību. Jā? Jā, es arī. Mana mamma taisa kāpostu rulete, bet tā ir prasas laiks, bet šis ļoti labs. Ļoti garšīgi. Un man ir jautājums. Jā. Kā tu domā, cik maksā vienā porcijā? 3 eiro. 3 eiro? 4 eiro. Īstenībā tas maksā nedaudz virs 1 eiro. Tikai. Jā, tikai. Neticami. Neticami, jā? Jā, tik garšīgi. Jā. Lēti. Wow, fantastiski.